Bērnībā jums māma esot mācījusi arī spēlēt klavierus un pati iepriekš ir vēlējusies būt mūziķa. Kā tas ir? Vai viņa kaut kā savus nepiepildītos sapņus vēlējās jūsos ielikt? Vai? Mamma īsti nemācīja man spēlēt klavierus, viņa gribēja, lai es mācos. Un Omīte man arī... Bet tur arī tā savādi sanāca. Ventspils toreizējais mūzikas skolas direktors Dzintars Kļaviņš dzīvot arī pašā mājā, kur mēs. Viņš bija dzirdējis, kā es bērniem dziedu. Jo man Omīte visu laiku dziedāja. Viņa visu laiku šūdam ar šo mašīnu viņa dziedāja. Un es, protams, iemācījos no viņas tās dziesmas un gāju ārā bērniem dziedāt, jo visi laikam nedziedāja. Visiem nedziedāja Omītes vai mammas priekšā. Lūk, un viņš bija noklausījies, kā es dziedu, un teicis, ka to bērnu vajag vest uz muzikas skolu. Un tad Omīte bija tā, kas mācīja man pie papīra klavierēm, jo mums jau nebija, man liekas, ka klavieres 600 rubļi vai 700 rubļi, to taču bija milzīga nauda. Un pirmo gadu Ventspilī es mācījos uz papīra klavierēm. Un tad Omīte, kas notis nepazina, muzikālā dzirde mums ir visiem ģimenē, tad viņa teica, nē, tur tas ir, tu pārsiti vienu, tu izlaidi to do vai rē, un pirksti ir jācelā augstāk, viņa mācījās kopā ar mani. Un tad, kad tētis ar mammu nopirka klavieres, viņas veda no Rīgas uz Ventspili, tas bija milzīgs notikums. Viņa man nopirka tās klavieres, protams. Tagad viņam dēls spēlē.